Kā jau Eva teica, būs nometne, būs retrīts, uz ko balstās manas, tā viena diena priekš manas, tā sestdiena. Kāpēc? Pēc būtības, es godīgi pateikšu, tā viena diena ir vesela mūža vērta. Tā vienmēr ir un tā vienmēr ir bijis. Un šāds retrīts, vienas dienas retrīts, es vadu jau 2 gadus vairāk. Liepājas pusē šeit mums pārsvarā bija Rucavā, un dažas reizes mums bija arī Liepājā. Kā mēs darbojāmies, un es godīgi varu pateikt, ka visi ir bijuši tikai un vienīgi vienmēr ieguvēji no tā, kad viņi to vienu dienu pavadījuši. Zinot to, ka Ivo Kuriņš arī nav tiešām tukšs smucis kūvējs, viņš pārzina vismaz to, ko viņš dara. Tas ir viens no kvalificētākajiem pasniedzējiem, kur es pazīstu. Tā skaitā arī Mairu. Par Mairu es varētu teikt, ka viņa ir viena no visviedākajām pasniedzējām, ko es vispār Latvijā pazīstu. Kā garīgajā jomā, tā arī praktiski sistēmā, ko mēs saucam par Cigunu, Džinšinčitsu un arī tā skaitā Tai Chi. Par Ivo, protams, es teiktu stipri mazāk, bet es zinu to, ka viņš ir sava amata lietpratējs un pārzinējs un arī sekotājs vislielākais fans. Tāpat es esmu savs fans par to, ko es sev daru. Tad es varu teikt, ka tās 3 dienas, kur ir ļoti daudz vīrišķais spēks, mazāk sievišķais spēks šajā reizē, kas ir absolūti netradicionāli, jo parasti ir vienmēr otrādi, ir vairāk sievišķais spēks un mazāk vīrišķais spēks. Patiesībā tas būs milzīgs ieguvums katram apmeklētājam. Un to es varu uzreiz pateikt, un tā ir mana sajūta par šo retrītu pašam personīgi. Lai gan es ļoti bieži esmu skeptisks uz tādām vietām, ceļš, kur ir daudz pasniedzēju, un es cenšos ļoti izvairīties no tādām vietām, kā tāda, principā, lai nav informācijas pārklāšanās un kādam cilvēkam nerastos viedokļa aizskaramība. Bet zinot Ivo un zinot Mairu, tā skaitā arī tīri personīgi. Ir cilvēki, kuriem ir elastīgs skatījums uz dzīvi, līdz ar to nevar rasties nevienam interešu konflikts, ne kā skolniekam ar skolotāju, ne skolotājiem savā starpā un jebkādā citā veidā tīri cilvēciskā aspektā. Ar to katrs darīs to, kas viņam tiešām sirdī ir vistuvākais. To mēs arī jums arī reizēs pasniegsim. Tāpēc es personīgi iesaku pieteikties un atbraukt. Un tā ir lieliski iespēja satikties ar pasniedzējiem tieši sejā mātienē, kas